Kad divi nopietni vīri tumši zilās vestēs nostājās pie melna auto ar tumši tonētiem stīkliem, nekas labs nav gaidāms. Vai arī gluži pretēji. Aigars Dergačs, Radex direktors, un ja viņš tā aizdomīgi skatās, tad kaut kas viņam ir padomā. Kaut kas ir aiz ādas. Kaut kas ir aiz ādas. Sveiki, skatītāji. Tad jā, pa lielam ziema ir pagājusi. Un ir vērts pieķerties tām lietām, ko mēs ziemā ikdienā nedaram. Izteikti šāda tipa virsbūves mašīnā, kas ir džipveidīgi, universāļi un tā tālāk. Aizmugurējā daļa ir tā kā bez mazvai braucot, kā vakums veidojās. Un viss, kas var būt, tas arī šeit uz tā stikla, gan uz vāka, principā nāk virsū un pielīp. Un konkrēts gadījums, tas, ko mēs šodien mēģināsim notīrīt, ir darvas daļiņas, metāla daļiņas un tā tālāk, kas ir uz stikla, kas viņas nav redzamas. Tas ir tas biežākais iemesls, kāpēc logu slotiņa mums nolietojas faktiski tikpat ātri kā priekšējā. Kaut kā mēs reti izmantojam salīdzinoši. Dažs labs pat ļoti reti. Un, lai nebojātu stiklu ar to slotiņu, mums vajag to stiklu notīrīt. Un to mēs varam izdarīt Radex veikalos, nopērkam šādu tonīnu Tar Off, kas ir darvas un bituma noņēmējs. Ja? Un kā piemēram mēs parādīsim šādu te balta salvetīti, vienkārši šos tīro stiklu, kas mums liekas, mēģināsim patīrīt. Saslapinam šo te salvetīti un ļausim šim te produktam pišķiņi iedarboties tā uz vienas vietas un paskatīsimies, kas notiksies ar pašu salveti. Ja? Lai gan tā izstāsta, ka te viss ir tīrs un skaists. Bet līdzeklis, ar ko šādas lietas ir dabūt nost, viņš ir taukains. Tur nebūs varavīksnis uz stīkla. Jā, viņš ir veidots uz naftas bāzes, pats produkts arī. Tad nafta tīra, loģiski. Jā. Nafta. Jāšķīdina. Protams, ka virsma var palikt nedaudz nepatīkami taukaina, bet tas nav nekas tāds, kas arī pēc tam vienkārši mašīnu mazgājot un nenomazgās. Ja ir iebildumi pret šo te nelielo to taukainību, tad var izmantot klasisko tonīnu logu tīrāmo līdzekli. Vienkārši pārtīrīt tieši tā. Ja mašīna atkal savukārt ir ļoti dikti daudz braukusi un nekas šis process nav darīts, tad ieteiktu vēl arī pāriet to stiklu ar dzelzs daļiņu noņēmēju. Jā, jo ar vienu produktu mēs ņemam darbu nost, ar šo mēs ņemam tās metāla daļiņas. Kā tīri kontrolē, var vienkārši pēc pirmā soļa noiešanas vienkārši ar roku pārbaudīt, vai mums ir vēl tāda sajūta, ka abrazīva virsma vai nav. Ja? Un ja ir, tad ejam ar šo te. Ar šo te pavasarī jau droši vien, ka vajadzētu visai mašīnai noiet pāri. Kā minimums, sākot no priekšējiem riteņiem, jau ar priekšējā spārnu daļu, tad faktiski viss tas, kas iet tā smuki uz aizmuguri, tā kā vēja tādā virzienā. Tad tas noteikti viss ir. Baltām mašīnām mēs arī vizuāli redzēsim, kur tas ir, kur tas nav, kā mazi tādi rūsas punktiņi. Jā, tad, protams, to visu notīram. Man vēl ir ātrais jautājums. Darbojoties ar šo Tar Off līdzekli, mums ir jāizvairās diezgan tā nopietni, lai netrāpa uz plastiskām, plastikāta lietām te vai kaut kur tur, vai tas neko slikti izdarīt nevar? Materiāls nekādā gadījumā nekaitēs nec krāsotām virsmām, nec gumijai, ne plastmasai, nec chromam. Protams, ka nevajadzētu varbūt dikti tajās spraugās pūst to visu iekšā un labāk uz salvetes, smuki mēs to virsmu notīram. Ja vajag atkārtojam un pēc vajadzības tā attiecīgi pārslaukam vai izmantojam citu tīramo līdzekli, kas noņem šo te vieglo taukainību. Un tādiem izteiktiem sliņķiem, neskatīšos pats uz sevi, bet, principā, reizi gadā vai reizi, teiksim... Vismaz 2 reizes gadā. Tas ir pēc ziemas un pēc vasaras. Un kā obligāta programma, kad mainam logu slotiņu. Lai nav tā, ka slotiņi pēc nedēļas atkal ir. Stikls ir pilns ar to drazu, uzliekam jaunu slotiņu. Slotiņa faktiski pirmajās nedēļās jau ir sabojāta, plus atkal ķerās tas viss iekšā. Tā kā 2 reizes gadā būtu minimālā programma, kā obligāta pie slotiņas maiņas. Jā, un laikam jau, ka nebūs nekāds lielais noslēpums, ja es pastāstīšu. Šādi te var dabūt visos Radex veikalos, un Radex veikalu Latvijā nekādi netrūkst. Uz katru stūri. Uz katru stūri. Tā kā
staigājiet pa stūriem un brauciet ar tīru aizmugurējo stiklu. Jā.